Kaut ko es jums izstāstīju, bet tagad panākam tuvāk. Svarīgākā lieta, ja iekrītam ūdenī, tad mēģinam kāpt uzreiz uz krastu. Visticamāk, ūdenī neiekāpsim laivā iekšā. Krastā noģērbamies, iedzeram krastu teju, uzlākam savus uz drēbes, bļaujam, kliedzam. Tu bļaušana kliekšana mums ir rāsties, bet cenšamies viens otru redzēt, nebraucam tik tālu, ka jūs esat projām. Tā kā ir ziema, jūs neredzat, kur ir zāri bieži vien, kaut kas apsnedzis vai vēl kaut kas krastā var uzdurties un pārdot laivu. Visām laivām ir vairākas nodalījumi, kas nozīmē, ka jums visa laiva uzreiz nenoslīgs, bet ūdens sāk nākt iekšā. Piebraukt ir diezgan viegli, arī jāiznes laivas nav pārāk smagas, bet mēs domājam, ka viss būs ok, bet ir labi sagatavoties. Otrā lieta, visbiežāk iegāžat ūdenī vai nu kāpjat iekšā vai ārā no laivas. Īpaši tiekamies tās vestas, ja telefons ir vaļā, tad telefons nekrīt ūdenī, tad dažkārt ir sāpīgāk kā pats iekrīt. Jo, ja arī telefons ir ūdens, droši viņš nav peldošs, tā kā atrast būs grūti. Tas ir vēl viena lieta. Trešais, jā, par ūdensmaisiem, ja atveram uz ūdens, tad izņēmām lapā, ko vajag, aizveram atkal ciet. Visbiežāk problēma ir nevis tas, kad viņš iekrīt ūdenī, bet ir vienkārši šļakas slāk viss iekšā. Tā kā var turēt vaļā, bet tad reiķināties, ka ūdens tiks iekšā. Un kopumā laikam jautājumi tik daudz, kad mēģinām sekot viens otram, visu laikam pārbaudām, vai strādā rācija, skatāmies, lai kādu mēs redzam vizuāli, cik ilgs būs brauciens, mēs nezinām, jo daži aizsalušie posmi, mēģināsim tikt pāris stundās cauri. Ir liela varbūtība, ka mēs ārēsim tumsā, tad vienkārši katrs ieslēdz gaismiņu, no kuģiem nav jāzina. Tā kā tas ir diezgan droši. Un, kad kāpjam krastā, tad parasti skatāmies, kur vieglāk pievilkt, jo ļoti slideni krasti tiek, tā kā ideālā gadījumā piebrauc sofu pie koka, tad pieturties pie koka un iekāpt laivā. Tikai tas, ko nevajag, ja ilgi darīt laivā, ir stāvēt kājās, jo smaguma centrs ir augstu. Tas nozīmē, ka aiziet projām un jūs iekritat ūdenī turoties pie koka. Bet mēģinām tā kā vairāk ar dibanu zemāk. Un to, ka redzēsiet, tad kāpsiet redzēsiet, bet mēģinām smaguma centru turēt maksimāli zemu, tad laiva būs stabilāka. Kopumā ir vismaz traumi, tā kā tad šausmīgi jāierē nebūs. Domāju, ka nepiekusīsiet. Vakarā būs pirtiņa un pitas, tā kā, ja arī saslapināsieties, tad būs iespēja sasildīties. Vai ir kādi jautājumi? Un arī, kad kāpjat laukā, jo tas krasts ir ļoti sledens, viņš ir nolūsts, viņš ir traktīgais. Un tad uzreiz laižam dibanu lejā maksimāli ātri, lai laiva ir stabili. Ļoti labi. No, es super. Tagad jūs jau varat... Jā, malāc. Vajag paši kavēm, ko gan aizsaka. Jā. To laiviņa. Vai Elies kāpačēja? Tev nav kāpačēja. Nav, Eliesam airiedra. Bet jūs atļaujat Eliesam kāpačēt arī? Tā, kad nākamajā jums sakaidros tur. Mēs iesim Jā, varbūt priekšu. Ir vienalga, jo laivas sagriežas ūdenī. Dažkārt vieglāk šitām. Tā kā izgieties ir grūtāks, mums nevis kā uz ūdeni. Turi? Jā. Aina tevi pačēt. Jā, labi. Ej zemot reiz, jā, bet tad patiesam divas reizes, lai māca viņiem, un griezes viņi līdz. Jā. Matīs tevi Tu to uzreiz lejās. Es zināju, Ka šitā ir bīstam, To labāk iet pie maisiņu kokiem. starp kājām, jā. es nevaru ar kājām ielikt. Nē, tā, redz tev kājas aizstāpties projām, un tur tipa nešūks zemē, un kājas būs gaisā un Vajadzētu kā kaut jāuz kā ūdens. Tā kā izklausās jonoši, bet reāli būs vieglāk pie koka. Jep, paldies. Viņi visu var pieturēt, jā? Visu var, jā. Tev ir tas airis, viņš višķiem var pieturēt. Tā kā var patēt, jā, gan strauji nesis to. Ar vienu rošu pie koka turēsim? Vidē īsti. Nekas. Un tad pēc tam, kad tur palaist nāc pārnest Tur es jūsu nevaru izstilst. Tā, un tagad mēs tas viķi, tad es ar to laišu, kad neiet ūdenī. Labi, ok, nākamais. Jā. Sadot laivā, ko? Manā jau repējas. Viss ar tevi višķi nav prasās. Jā.
Okay. Jā, bugarsamā ielikt un sapakojas tā kā, nu, tāda piltīgā pudeles prasīt. Citīt, tev bija kaut kāds iedod? Tā ir nav citīt, ka tagad Andra, tā jātiek. Ūra, tas kortīs nācies. Tas baigi visams, tā nācies. Aiztais, jā. Tur viens spiedējums, un viens teica, ka tas tāds īsti domāju. Tas šādi, jā. Vienkārši pēc tam būs jāpilēties. Man pieturēt vai mūsu vai Edvards laivu? Mūsu laiva ir pieturēt. Pēc tev nav tik izskāt, tur augsts notis. Vai redzēt, to turēt šitā. Tu, Matī, vai es varu aizpusēt? Tā būs labi, šeit ir. Atceries par to, ka jā, kāja to ir pastums laiva, to tuvāk un tālāk. Jā, ir labi. Šitā laivā porti, un tā laivā rūdās, mēs pasauc. Tā ir dibens zemē. Oi, šis ir tur. Visiem mācības. Tu nobrauc garām kādam cilvēkam patika to sviķielēt iekšā, ja? Gatavs? Un taisi, cik augstu vari un skaties, lai koki ne. Jā, es te dzirdu, ka tev tā jātara, saki, this is Charlie, I read you all and clear, over. Matī, tev vai mazāk krāsī. Over. Vienmēr, kad runājam rācijā, kad beidzam, pasakam over. Matī. Tieši augšā. Varbūt uz aizmūs. Tas ir labi. Kas es gribēju nopķēt. Vai. Mēs visi uzsēdām. Un tas, kas priekšā brauc, skatās visu laiku akmeņos, kokus krāt, un bezāk aizmūs. Aha, es cenšos. Nē, es esmu pārāk nesmu. Vai smagi nesmu. Ai, brāl. Es varēsim sagriezties, Aņi? Upe ir diezgan ātri. Jā, tas doma ir lielāk nekā mēs airējam. Pa kuru pusi griežamies? Labi? Jā, būs tikai. Vienkārši es gribu saprast, nu, ja jūs uz citu pusi airējat, jūs man pasakat, jo es jau neredzu, uz kuru pusi jūs airējat. Jā. Tagad daudz paliks dziļāk, ja ko negribu kaut kas. Nu, liekam, dziļāk. Ok, sagriezāmies. Var braukt, Edvards. Tas ir tagad, Man laikam ir laiks vilkt gumijnieki, skāp laukā visu laiku vilkt laivu. Varbūt, ja mēs nevaksimies viens otru. Oh boy. Tu gribi ārā tikai skaties, ko mēs Matīs turējām. Oh boy. Koks? Redzu.
biezējums. Jā. Ko Andam ir vairāk pačēri sērējuši, to nevajag ērēt aiz daudz. Ja tu vari, jā. Pārbraucam pāri Krustītam. šitam. Tas ir grūtāk kalmānā. Jā, šis daudz grūti. Ar haizivīm bija vieglāk tikt galā. Visu laiku, jā. Akmeņi, paldies. Kur zaļā laiva priekšā? Vai aizmūra? Priekšā viņi jau tik uzmanīgs asfalts. Jā, gan tu nav. Labi nedaudz akmeņi. Jā. Tagad pabīdi. It's like an Assassin's Creed in the past now, but... Jā. Zars ceļas augstumā. Oh, I see the green boat! Zaļā laiva priekšā. Es 2 kilometru garumā saskaitīju 5 šķēršus. 50? 3 nokritušas kokus un 2 bebetes. Gar vairāk. Man vienkārši pieclēs vertikālā tādā noskatās. Es domāju, ka ar tom tur, ka būs tās eglis beigsies. Tas nereāls nukīties. Jā, ļoti. Un bija īsti. Reāli, man vajag pat vasaras kajakingu, es negribētu taisīt tagad. Vasaras kajakingu es negribētu taisīt, jo ziemā ir daudz laika foršāk. Bet ūdens līmenis izstāst pišķi nokrities, nekā bija augstāks. Tā gan. Bet vasarā te nevarētu laivot laikam. Vai es iedomājos ar plastikas kajaku, kad baigi grūti būt? Jā, jau. Cik šai kamerai ir atmiņas? Jā, es teicu, es gribētu 10 Cik stundu? 4-5 stundas. Oho, wow. Man liekas, labi jau vēl. Tāda, ka es... Pie HDR vai bez HDR? Ar. Wow, Apatnī. iespaidīgi. Oh my god. Tas bija crazy. Milzīgs zars ar ledus pusi iekšā. Oh boy. O, pirmais šķēršs. Jā, es to ieraudzīju ar dronu. Good. Oh boy. Sākas. Viss pam vienkārši. Būtu sozals līdzi. O, šīs arī ir vesels bebru tilts. Ok, jā, tieši pareizi daram. Lecam laukā, ņemam laivas, pārnesam pāri un lecam iekšā. Otrā pusē? Jā, var ļoti pāri pa koku, mierīgi. Uz koka ir vieglāk uzkāpt, godīgi. Jā, tas nekad uzstājas pa koku. Tā, zaļā laiva, jūs varat uz koku uzkāpt? Mēģinu saprast, vai tas Jā, tas tev vieglāk būs no viņa. Tur gumpiešiem, Tom? Ļoti labi, redzi? Es arī drīz pārēšu uz gumpiešiem, es mēģinu izturēt maksimāli ilgi, bet tur nav variantu redzēt gumpīšu. Bet mums uz nākamā braucienu jānopērk arī gumpīši, ka iekšā vilni ir reāli silti.
Bet garumā šīs ir tikai viens koks, un tur paliks būs vai ne. Šis laikam ir pirmais debes tilts. Pirmais debes. Matī, mēs jau varam mēģināt skaties tā, tā ir pagaidīsim. Pirmajam kokam mēs laikam laivojam pāri. No augšas izskatījās sliktāk. Jā, jo mēs varēja tikt vien māju. Viņi taisa strīdu. Viņas papastāvi? Jā, tā. Atceros to braucienu, kad mēs ēgļos ar kādiem 11 cilvēkiem laivā braucām naktī. Un, varbūt ar kaut kādiem tiesam, kad ir skāņi izstādušies. Vairu, es varu paņemt. Jūs uzsprūdāt vai kas jums ir? Mēs pamazām, jā, uzsprūdām. Labi. Tad arī mums būs jākapēli. Kaut kā lēni cauri. Bišķiņ jau aizgāja. Airis. Nē. Jā, viņš ieķīlējās, vai kaut kā dabūt viņu. Lai negatavojamies ir cauri. Jā. Vienmēr gatavs. Varam stumt viņus. A to lielo koku nevar kaut kā, viņš jau ir ies. Mēģinām viņiem pastumt vienkārši stumt. Varbūt var viņu kaut kā aizspērt. Jā, gan man var atspērt, kad dara. Tajā brīdī tu vari pamēģināt to ceļu pasazināt, tā kā stults vēl. Neko nevar sākt. Jā, es sapratu. Kad es tikšu klāt, es varēšu, jā, viss kārtībā. Šeit labs roktanis. Jā, jāatspērās uz laiku ar koku. Šitas zārts patīk laivā. Ir. Tikām, jā. Lielā laiva arī tik. Oh boy, should be hard. Should be hard. Jā, jūs Nē, vienmēr ir atspērties ar rokām. Nu, es vilkos spērot, bet bija iesniegās tas. Nu, jūs jau varat peldēt, lai mēs nesastrēgstam vienā vietā var tādu... Pirmie 10 metru pabraukt. 10-20 metru distanci droši. Rīts būs viens protīgi. Bija tie klusīgi tādi. Jā, kaut ko vienmērā 5. Vienā vietā mēs jau pārbraucām vienkārši pāri. Nebija. Okay. Jā. Ķerās, mēs varam ielikt malā. Tanka visā. Tas tā lielā laiva. GoPro likt? Nē, GoPro viņi nevar. Jā, Jā. klāt, jā. Jā. Vajag
Ziemā viņš arī vienkārši nokris. Nu tie bačus paņēma līdzi, vai ne? Jā, visi to. Ļoti labi. Ļoti labi, jā, tas ir labi. Redz, kā lēnāk. Nē, viņam atzīst. Pagāja lietuvē. Vēlies tanki. Pa labi, Matej, pa labi. Jā. Atpakaļ, un tad tagad ir. Es brīnos, ka klājas risinīgi. Visus jau dzērot. Famous last words. Nē, tad mēs nopistēsim. Varbūt, ka nav. Savā ēdā. Tā arī labi. Nē, šeit esmu pāri. Pārāk apaļi un nolaidu. Mēs visi iedodietām. Manā tā nav tava vai matīrāsī, kas izslēg slēdus iekšā? Nē, laikam. Slēdus mākās. Šauro cauri jātiekas. Nu? Nav tie siltītāji? Viņam vai tajā duselī? Jā, bet es vajadzēju ielikt somā par Es domāju, ka pauzēs uz lokam. Jā, bet man jau tagad nevaru rokas. Nevaru paspēt neko. Nu labi, Es varu, bet ļoti grūti. Nu tā kā nav. Es uzliku kausis brīdis, ok, bet ja tā kaut kas iet, tad atpakaļ.
Vajadzēja rakstīt valdes. Vajadzēja vienmētīgos. Edvards attiecīgi. Jā? Nezinu. Edvards bija manā vispār. Anna. How do you know I will do it? I knew it. 1 second before. Tev ir No, it's 16. filmējot? Oi, oi, oi. Man būs par vienu roku mazāk, lai balansētos. Šeit diezgan taisa. Seko manā spēdā. Jūtos kā merīšanas darbos. Jā, vai ne? Vai viņa skaņu arī raksta? Jā.
ļoti labi. Omega alfa ir ļoti labi. Over. Tas tomēr filmēties. Pa kreisi vajag. Čārlī, bravo, viss kārtībā. Visi esam laivā, braucam alas. Bišķiņ? Tur mana varas. Jā. Esam pāri. Akmeņi. Viss labi. Pa labi airē. Pa labi airē. Oh, shit, man bija filmējies. Airējam. Vai restāt kāds? Es Kad mēs tur divi vienkārši vienmēr ar stānu palikt. Okay. Nelaid zemā, tagad tā augstāk. Ko? Var droši Ja augstāk. tu viņu asē augstāk, viņu arī pa diagonālī. Tu vienkārši pagās, kur nav koks. Un šitā tajā. Viņa tā, kas sfēriski raksta. Jā, viņš Viņam nepatīk straujas kustības. Jā, tagad. Tāda restāt. Viņš jau izpauda. Viņa pati māk orientēties. Jā. Jā, Pēc gravitātes tipa. Viņai ir horizonts kā pielabās. Ja tu viņu griež pa šī. Jā, bet nedēļ. Viņai nepatīk kā. Tu vari tā darīt, Ja tu bišķiņ. skatīsies Airē sev ijā, nedaudz pa labi Jā, labi. un droši. Op. No, te nevar kāds redzēt. Var. Tur pa labi var. Jā, baigi pietraukt, piešieties, jāsakās pilni nekādu roku. Likās vairāk, bet nāk. Viņam šākušā kādu roku, jāsakās. Pavāc, priekš, tik daudz lečā, ka vienkārši priekš. Jā. Tāda labi. Nāk jāizvirzinā. Un brauc un novāk pa vidu. Jā. Pa vidu un droši. Pareizi. Viss labi.
stāstu nesagaidām. Neredzu. Varbūt sanāks aizstīgāt. Tagad mēs kaut klausām. Varbūt sanāk. Varbūt sanāk. O. Vienkārši mēģinām mainām. Bet savēju. Mainām peldēt. Tikko viņš ir baigi iebākt, ka tas tā nebūtu. Varbūt vēl dziļāk. Varbūt vēl. Wow, 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 wow. Mēs sapam, ka nosapēsim. Tas ir vienmēr smagākais cilvēks. Nē, man liekas, mēs visi. Pēc viņš saldums jau. Nē, tas ir to mācīt. Iesas arī mācīt. Tajā laivā man šādi bija tā. Būs mācīt. Mēs esam tik prātīgi, ja mēs esam viegli kā plantēt. Parking! Parallel Tas parking! trauvē. Pamet virvi kādam. Lai kāds tas paņemt mūsu virvītes pavilkt. Kāda ir? Reku priekšā virve. Mūsu virbīte? Jā. Priekšā ir? Vai aizmugurē? Savu priekšā skrietam, jā. Redzēju. Esam burkānā. A, te nevar izskāt? Nē, te nevar izskāt. Te noteikti nevar izskāt. Te ir pāri, jā. Vai arī es varu ierēt aizmugurī, ieparkot tur? Nu, mēģinām tā. Sākam, jātiek laukā, mēs tā tiešām. Citajā pusē ir. Tur laikam nevajag. No, es teicu, Labi. Neielos klausies pārāk vīstām. mēs mēģināsim ar aizmuguri kaut kā iebraukt, jo aizmugurēs risks. Tā bērniem ir priekš un pa kreisi. Reku otrā pusē tā aizmugurī. Te jāpavieš kurdi. Es tev jautāju. Palīdzētāji redz, vai tomēr rast. Varbūt Tomam iedot kameru. Ok, tikā. Kā beigās. Man tā bija nomīnīgi. Jā, īstenībā. Nē, bet nebūtu bijis. Es izskāšu arī. Tā, tagad varu. Var uzēt augšā pie pārējiem, tad izslēgt ar viņu.